Mēs turpinām ar tādiem kā ārzemju produktiem. Cilvēki allaži iet veikalā un grib sameklēt kaut ko tādu nebaudītu, interesantu, nemaz nenojaušot, kas tas īsti ir. Pieņemsim, dārgākā kafija pasaulē ir veidot no pupiņām, kas tika laistas cauri kaķim, kaķa traktam. Mēs gājām nedaudz vēl tālāk un izveidojām trifels, kur pupiņas tika laistas cauri sunim. Un iedavām cilvēkiem degustēt. Ņem. Lūdzu, nogaršojot jaunās Sūds konfektes, šokolādes garšu ar riekstiem. 4 veidu konfekšu, lūdzu. Kas te ražo? Ražo Sūds, tas ir no Igaunijas. Sūds, jā. Jā, ir boksers, taksi, Yorkshires, St. Bernards. Varat izvēlēties, kurš jums patīk labāk. Garšīgi man kaut ko ļoti atgādina. Kaut kas ļoti garšīgs. Pirmās garšas nianses, kādas jūs sajūtat? Garšas nianses, paiem malā kārtīgi jāapskatās un itīgi daudzumā jāpaņem. Lūdzu, droši. Man liekas, tas nosaukums būs vilinošs. Jā, latviešiem, jā. Tur ir vēl viena nianses. Vai apēdi sūdu? Jā, ļoti garšīgi. Tās ir Igauņi izmanto šobrīd jaunu tehnoloģiju, un šīs konfekts ir izgājušas cauri suņu zarnu traktam. Būtībā tie ir suņa ekskrementi. Paldies. Paldies. Vispār vairāk negribas, bet garša bija laba sākumā. Ir kaut kāda citādāka sajūta? Nē. Ir labi, vai ne? Būtībā tie suņa ekskrementi. Traki. Jums nemulsina tas, jo mēs vienkārši testējam uz cilvēkiem, vai vispār latviešu sabiedrība kaut ko tādu būtu gatavi pirkt. Nu, varbūt kaut kāds būtu. Vienkārši tāpēc, ka tas ir kaut kas ekstrēms. Nē, tā nevar būt. Pilnīgi dabisks produkts. Tāpēc jau ir jau augšā eko rakstīt. Vai jūs kaut kādā veidā tagad tās mazliet varētu apturēt vai mulsināt, ka jūs uzzināt, ka šīs konfekts ir... Tieši vēl jau vairāk draugiem iedot vairāk un tāpat pārsteigt. Šeit būtiski vairāk ir tā forma, redzēt, St. Bernāram tā ir tāda desiņa vairāk, tāda plānāk, tāda garāk. Šeit ir tāda masiņa, ko īsti nevar saprast, apērš vai nav apērš. Bet viņš ir diezgan mīksta konsistents. Jā, nu viņas ir izlaistas caur suņu zarna traktiem un pagatavotas šādā veidā, jā. Būtībā jūs veikalā būtu gatava pirkt un servēt saviem draugiem, varbūt tā? Jā, tā jā. Bet jūs arī savai ģimenei atzītos, ka tie ir suņa ekskrementi? Nu, nezinu, droši vien, ka es neteikšu. Kā jums tas liekas, tas jūs nemulsina? Es jau esmu tik ilgi dzīvojis, ka man vairs nekas nevar. Nekas jūs vairs pasaulē nepārsteidz.